Tev ir 6? Jā, jau Mums jau zināt, kuras mēs iesim. Jā, labi. Mēs iesim caur Basteikām, tāpēc simbols tāds. Ziniet, tur parasti cilvēki salaulā tieši. Visiem noskaidrojām? Es atvainojos, bet mēs tik vienīgie negājām. Gājiens ir noteikts vienmals. Jā, un es uzrakstīju savus Es jūs nepazīstu, kas jūs... O, jā, startējums. Tu būs pienāciet. O, man dokuments ir liek. Mums jau nav beidzies gājiens, ja? Pēc gājiena? Jā. Tieši tā. Mums jau pēdējās 2 minūtes, un tad Šeit. Lai šis fallos aizbaida homo garu un stiprina heteroseksuālo garu. Lai simboliskā sēkla atrisina visas demografiskās problēmas. Un lai katrs no mums, lai kur arī mēs tālāk ietu, nes līdzi sev sirdī mazu fallosiņu un mazu vagīnīti. Tā, tas laikais. Duracell! Duracell! Jānis Ilgiens būs dokumentāši. Viņš vienkārši pierādās kāds. Viņš vienkārši tāpēc, viņš impulsīvi. Esat lasījis likumu par policiju, iepazinies, kas notiks likumā par policiju. Uz kādu pamatu jūs Tāpēc, ka notika gājiens, tāpēc, ka jūs piesaistījāties gājienā, tāpēc man arī diemžēl vajadzīgi jūsu personas dati. Bet šeit no personas dati jūsējo. Jūsu personas datus vajag. 617. Šeit cik cilvēki piedalījās? Tāpēc, ka jūs nesāt šo objektu. Jūsu objektu nesāt. Likumā par gājieniem nav teiks, ka man jāuzrāda kaut kādi dati policijai. Tas, kas ir tur rakstīts, tas man neinteresē. Ir likums par policiju, un manas prasības jums ir saistošas. Mums ir pirmkārt, mums nav laika, mums ir šeit pasākums vakarā. Es jums paskaidroju. Nosaukt savas personas datus. Nav man jāsauc jums nekas. Kāpēc man jāsauc? Uz kādu pamata? Tāpēc, ka jūs... Vēl visiem varbūt paprasīt. Nē, tāpēc, ka jūs nesāt šo objektu, jā. Tāpēc, ka mēs nesam šo objektu, tāpēc, ka mēs to gribējām, punkts. Nē, drīkst jau, nest jau drīkst. Tālāk. Tāpēc man ir jānoskaidro, kas ir šis nesies, tad jūs nesāt. Vērsieties Rīgas domē. Kāpēc? Tas nav līgums. Un es saku, ok, man vairāk laika nav, ja? Man ir jādodas tālāk organizēt. Viņam vajag noskaidrot personības, nu kas mēs esam un personas kodu. Savu vārdu. Tāpēc, ka jūs gājāt pa ielu. Jā, un es prasīju, kāpēc, tāpēc, ka jūs nesautu objektu. Es saku, rekur, mums ir papīrs, apstiprinājums, viss ir saskaņots. Pašvaldības policistas stādies priekšā? Neko, viņš nesauca ne vārdu, ne uzvārdu. Nē, es redzu, ka tā ir pašvaldības policija, so what? Man nav jāsauc, es neuzskatu, ka man policistam jāsauc vienkārši tāpat savas personas kods. Tā ir privāta lieta diezgan, jā? Vēl nedaudz par gājienu, kāds bija mērķis? Nē, tas mērķis, mēs jau zinām, ko paziņoja oficiālā dokumentā Rīgas domes deputāti, ka Rīgai draudot Sodomas liktenis. Mēs zinām, kas notika ar Sodomu, visu pilsētu iznīcināja, tur uguns sērs un tā tālāk. Visi cilvēki beigti un tie, kas to atļāvās paskatīties, pārēdās par sāstabiem, mēs satraucāmies to. Un kā jūs vērtējat to, ka kristīgie teksti tiek citāti oficiālos paziņojumos? Nē, ja cilvēks kaut ko citē, tad viņam ir jāuzņemas attiecīgi arī atbildība. Kā viņš to traktē, kā viņš to tam grib sekot. Es jau vienmēr saku, ka jāievēro konsekvences. Ja tu pasaki A, tu seko B un C un tā tālāk. Es ceru, ka viņi visu veco derību ir lasījuši. Viņi zina, kas tur ir rakstīts par dažādām lietām. Gan par vergturību, gan par daudzām citām lietām, ko ir ēst aizliegts arī, ja? Piemēram, ka jūras veltes ēst nedrīkst. Visādi suši restorāni, es domāju, un tad ir Rīgā jāstāda ciet. Tad, lai ievēro konsekvenci.